esam uzpulējuši disku ar pirmo pulēšanas pastu, kurai ir rupjā. Lai pārietu uz nākamo pastu, kādas darbības mums ir jāveic, jo mums no šīs pastas ir palikušas pēdas, un pasta ir palikusi virsū. Protams, var notīrīt ar mikrošķidras lupatiņu, bet tu tāpatās visu nenotīrīsi. Tad mēs uzklājam Zephyr Pro 25, kur varam redzēt, ka šķidrā pulēšanas pasta ir uzklāta. Tālāk mēs ņemam nākamo pulēšanas ripu, kura ir mīkstāka, un nākamo pulēšanas pastu cieto. Un šādi mēs pulējot tiekam vaļā no iepriekšējās pastas, kura ir pielipusi, un pulējam jau ar šo pastu. Lūk, šo pastu mēs izmantojam šiem mērķiem, lai dabūtu nost iepriekšējo pastu atliekas, lai sasniegtu labāku rezultātu.